Mainoties uzņēmēju paaudzēm, mainās arī biznesa idejas. Tā šā gada sākumā aizsākta cūku pupu kraukšķu ražošana, bet tagad saimniece Kristīna Ozoliņa jau domā par ražošanas automatizēšanu un paplašināšanu. Optimisms tiešām nav noplicis, un viss principā ir sācis uzņemt ar vien lielākus apgriezienus, kā sniega bumba. Jo vairāk veļ, jo vairāk lielāka bumba veļās. Un, jā, šobrīd jau esam, kā jau šodien manījāt, esam jau pirmo grantu dabūjuši un esam jau arī uzrakstījuši projektu nākošajam finansējumam. Šobrīd jūs esat saņēmuši arī kaut kādu finansējumu no Jelgavas novada. Ko darīsiet, ko jums viņš dos? Jā, tad kā jau es minēju, šīs marketinga aktivitātes arī tiks finansētas no šī finansējuma. Un arī iekārtas, lai mēs varam jau paildzināt vai pātrināt, pareizāk sakot, un vienkāršot ražošanas procesu. Uzburam vēlreiz to lielo nākotnes vīziju. Es domāju, ka mēs būsim starptautiska kompānija, kur būs vairāki eksporta tirgi. Produkta sortiments būs noteikti jau 20, un būs noteikti arī citi izējuma materiāli, ko mēs pārstrādāsim viennozīmīgi. Tas nebūs tikai lielās cūku pupas. Vislielāko punktu skaitu pupuči iegūši arī pašvaldības organizētajā konkursā Esi uzņēmējs Jelgavas novadā, kur jauno uzņēmēju atbalstam sadalīti 6000 eiro. 1000 eiro liels atbalsts konkursā piešķirts arī Līvai Jubaltei, kur vēlas organizēt svētkus un ražot piņetes. Uz prezentāciju jaunā uzņēmēja atnākusi ar zaļu astoņkājumu līdzīgu priekšmetu rokās. Tā ir piņeta, tradicionāls meksikāņu svētku atribūts. Viņu uzpilda ar konfektēm un sasit ar nūju, un bērni priecājās un ēd konfektes. Es neaprobežojos tikai ar piņētu ražošanu. Mana lielā vīzija vispār ir interneta veikals tirdzniecībai Latvijā un ārpus Latvijas, bet Latvijas robežās jau pašu svētku dekorēšana, organizēšana laika gaitā, kad uzņēmums jau iekustēsies. Pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerts stāsta, ka uzņēmēju skaitam Jelgavas novadā jau vairākus gadus ir tendence palielināties. Mēs esam apkopojuši datus sākot no 2012. gada, un katru gadu mēs iegūstam jaunus uzņēmējus, un kopskaitā uz šo brīdi mums ir 2275 reģistrēti uzņēmēji. Konkurss Esi uzņēmējs Jelgavas novadā notika jau otro reizi, un šogad tajā finansiālo atbalstu saņēma 5 jaunie uzņēmēji, kuru biznesa idejas tika atzītas par vislabākajām. Mēs šogad analizējām arī iepriekšējā gada konkursa rezultātus. Un jāsaka tā, ka priecē fakts, ka pagājušā gadā atzītie jaunie uzņēmēji veiksmīgi turpina savu darbību arī tagad šajā gadā. Protams, kad atzīšu arī to, ka reti viņi ir vērsušies arī pie mums pēc palīdzības tieši dažādi jautājumi risināšanā, kas saistīti ar grāmatvedību, ar juridiskiem jautājumiem, ar nomas jautājumiem. Tā kā grūtības ir, bet prieks par to, ka jaunie uzņēmēji tomēr iet uz priekšu. Šogad balvu pasniegšana notika radošā seminārā Biznesa iespēju un iedvesmas diena, kurā varēja noklausīties arī pieredzējušāku uzņēmēju veiksmes stāstos, kā arī noskaidrot, kāda ir valsts un pašvaldības atbalsta mehānismi biznesa uzsākšanai. Semināra dalībniekiem tā bija iespēja piedalīties arī kontaktu pēcpusdienā, kuras galvenais mērķis satikties neformālā gaisotnē, lai dibinātu jaunus kontaktus.